O, skaties, ligzdu bērzā. Nevar saprast, bet vai nu kliānam vai mazajam ēglim. Bet resns vecs bērs. Resnis arī. Protams, ziemā grūti jau noteikt, kam tā ir. Bet jā, šādi koki, lai varētu saprast, kas tajā ligzdā dzīvo, jebkurš cilvēks, pat nekāpjot kokā, var apmēram saprast jau apstaigājot koku pa perimetru, apmēram 10 metru apkārt, 10 metru diametrā, pameklēt spalvas lejā. Šobrīd sniegs, šobrīd mums grūti gan tāda aimas spēle būtu, bet, jo mātīte, kas sēž ligzdā un perē olas, maina spalvas, tieši līdzspalvas maina, jo viņai tad, kad perē olas, viņai tās spalvas, līdzspalvas nevajag, un tajā brīdī viņi nomaina līdzspalvas, un tās līdzspalvas turpat tās zem ligzdas, vai ligzdā, vai zem ligzdas nokrīt, un tāpēc var atrast pērnā gada spalvas. Šobrīd mēs to netradīsim, bet, ka jāgaida, ka nokusīs sniegs, var pameklēt. Protams, nākamais solis ir kāpt augšā kokā un pastīties tās spalvas pameklēt ligzdā. Vēl viens variants ir noteikt pēc struktūras, pieņemsim, kādi zari ligzdā ir. Ja ir tievi zari, tad ir kliāns vai mazais ēglis. Ja ir resnie zari, tad jau jūras ēglis. Un ja ligzdā, tādi vēl ir resnāki zari, bet, tiksim tā bišķi un sūnas, tad ligzdā pat ļoti, ļoti liela, tad, piemēram, melnais pērķis. Vēl zem ligzdas var pameklēt, varbūt ir putnu kauli, tad kā vistavanaks varētu būt. Mežmalā ligzdā vai mazais ēglis, lai viņš varētu izlidot, baroties, vai arī, pēļu kliāns arī var būt, gan mežmalā, gan arī dziļi mežā. Pēļu kliāns tad, principā, ir ļoti plastisks. Bet jā, mežmalā bieži mazais ēglis ir. Piemēram, vistavanaks mežmalā nekad neligzdos. Ir gadījumi, protams, nekad nevar teikt, bet vistavanaks parasti ir dziļa meža suga. Arī melnais tāķis, arī, kad viņš mazos mežos un arī mežmalās izvairās ligzdot, tomēr dziļāk mežā viņš ligzdo. Bet, jā, un šo saprotot, kad mēs tā kā domājam, ka vai peļu kliāns vai mazais ēglis šeit varētu ligzdot. Jūras ēglis arī viņam patīk, tomēr arī dziļāk mežos ligzdot, tā kā kur klusāks.